Tev tas ir jādzird. Kādu sodu piemēroja Krievijas tiesa Googlei? Atceries, tu vari tikt pie Chrome, tāpēc skaties konkursu video. Amerikas ETF-os par vakardienu pēdējo laiku lielākie rekordi, tāpēc jau interesē, turpin skatīties video. Šodien baiļu un altutības indeks 67, kas ir augstākais kopš maija. Jaunākie polymarket dati liecina to, ka Trumpa pārsvars ir 34%. Krievijas tiesa Googlei uzliek 20 decīliju sodu, kas ir tik daudz, kad kopējā pasaules bagātība pat nav tik daudz. Apvienotā Arābu Emirāti sāk Bitcoin miningu, izmantojot valdības resursu. Amerikas ETF-os Bitcoinam un Ethereumam pa vakardienu lielāks inflows un abiem diena ar plus zīmi. Bitcoinam 870,1 miljons, Ethereumam 7,6 miljoni. Bitcoin dominance sasniedz augstāko punktu pēdējo 3,5 gadu laikā. Visu šo un vairāk uzzināsit pievienojoties manā Telegram grupā.